Kamīns. Nu, principā mana sieva, viņa tāda mākslinieciska dvēsele, viņa florists pēc profesijas, un tad viņa tā vienkārši izdomāja. Mums bija vecs siltumnīcas pamats šeit, kuras neviens neizmantoja, kur aug zāle, balāns, visāds tāds nelaimes. Un tad vienkārši uztaisīja tā. Aizbraucam paskatīties, Usmā Bugdangās ir arī šitās pats kamīns. Mums galvenais, lai varam zupāra uzvārīt, uzcept kaut ko. Tā kā vasaras virtūpus. Jā, nu principā, lai nav jāsmirdinās iekšā, cepot zivs un tādas, tad mēs te ārā visu to darām. Nu, un vispār jūs esat apmierināti ar šo rezultātu? Nu, principā jau viņam jau ir daudz un dažādas tās funkcijas. Viņš gan vizuāli labi izskatās, gan teiksim, nu tagad jau mums te visu laiku stāv galds ārā un saules sargs un krēsli, bet tagad sakrātiem slapiem mēs viņus vienkārši novācam, lai viņi nepel un nepūst. Jo. Bet tā jau te daudz, teiksim. Bērni arī tur nāk draugi un radi un paziņas un uzgrillējam, uzcepam. It kā viņš neizmaksā nemaz tik lēt, bet, teiksim, salīdzinot, ko veikalos pārdotos, nu, ko saliek vai kluķi, visiem viņi vienādi, un viņš tāpat maksā 700 lati. Nu, šis ir dārgāks, bet nu, šis ir atkal vienkārši ir viena sakopta vieta, sētā vairāk. Cik daudz kamīnus jūs esat jau uzbūvējis? Nu, ne jau jūs viens, bet jūs kopā ar saviem. Sākumā es skaitīju to, bet šobrīd es vairs, man liekas, ka es nevaru vairs saskaitīt. Nu, bet vienalga apmēram 100? Nu, es domāju, ka vairāk. Kur jūs pats mācījāties kamīnus būvēt? Nu, es iemācījos pamats, es iemācījos man tausos, jāpasaka paldies savam meistaram, tāds Dango Jānis, kas man tieši iedeva pamats šī nodarbē. Vai jums tas liekas interesanti? Nu, protams, ka tas man patīk, un tas arī interesants darbs, ir arī viennozīmīgi, jo katru reizi katrs kamīns atšķiras. Katrs kamīns tiek veidots savādāk, un katram ir savu pieeja. Nu, un katram cilvēkam arī var būt... Katram cilvēkam ir savu vēlmu, protams. Jā. Ar to jums arī nāks sastrādāt. Vai jūs tagad viens pats jau strādājat, vai jums ir vēl kādi palīgi? Šobrīd es strādāju, man ir mācekļi, ko es apmācu, un mēs esam trijātā šobrīd. Šis amats ir specifisks, un jebkurš katrs viņu nevar apgūt. Vajadzīgs savu veidu iemaņas un Un patikšana arī? Nē, nu, protams, patikšana tā ir ļoti svarīga.